Welcome to Birmingham. Peteriks Striks, Birmingham, Anglijas apvienotās karalists, otra lielākā pilsēta. Latviešu kultūras diena Birmingamā. Šodien šis laukums pieder latviešiem. Man jau pāris dziesmas jānodzied, vēl 3. Reku mums tāds backstage te aizmugurē ir, redzi? Pa kāpnītēm augšā tieši uz mobīlo skatu. Šī ir man varenā brigāde. Kungs uzstāda mikrofons speciāli priekš mums. The next day. Čau, labrīt visiem! Nākošais rīts pēc kultūras dienu Birmingamā jāizpēta pilsēta. Mans šīs dienas īpašais viesis Sarmīte. Tāds skaists nams, kāds teātra ēka, ne? Te strūklaki cilvēki atpūšas. Vietējie, kur izskatās visi iebraucēji. Ret, kad angli sanāk redzēt, cilvēki sasēduši kā Romā. Mazā Itālija šeit. Ret kā ko. Zaķi video taisa. Birmingemas katedrāla, celta tālajā 1715. gadā, jau 300 gadi, bišķi vairāk pat pazīstama savām vitrīnam. Reku vēl viena baigā ēka. Varētu mēs viņu nosaukt pa Mazo Grieķiju. Katrā pusē pa 15 kolonnām. Cilvēki pārpildīts. Izskatās, ka diezgan ļautiņi ir. Svētdienā atpūšas staigā. Tur jau muzikants. Augstceltne. Pilsēta auga. Te foršs monuments. Stop all the cuts. No council cuts. Save our libraries. Viena ritīgi skaista pilsēta. Te reku muzonišs klausās. Snapiņš laikam. Šī tā slavenā bibliotēka. Un laukums, kurā vakar dziedājām. Forši no ģeometriskām figūram. Tāda mākslinieciska fasāda izveidot. Tur tāds milzīgs caurums pa vidam. Neliels shopping centrs. Pat iznākot no shopping centra. Auster vai kas tas ir. Un tepat man aiz muguras. Viss skaists ķieģeļa ēkas.
sabūvēts vecā būva. Kuģīšu stūri var uztaisīt. Skaists kanāliņš tāds. Te baigi uzmanīgam jābūt ir. Ja bišķi pa daudz ieķer, te var mierīgi arī ielikt iekšā kanāla. Iekrist. Un forši kuģīši braukā 10 paundi no pieaugušā un 6 bērniem. Augšā Legolandams. Veselu žirafu uztaisītu no Lego. Un tur aiz mugurē uz haula bērni ies uz mazo reiviņu, dancot. Viena no skaistākajām kanāla malām. Te bāriņš, te smuki tā, lai kājiņas nepaslīd. Lunch and drink for 10 pounds. Tur te vesels zoodārs ir, paskatās pie kanāla maliņas. Uz ielām pārdod džemperīšs, mazais biznesiņš, bet nav tur mani iemīļotie karakteri, man tādu nevajag. Tāda noteikti tikai Birmingemā. Dodamies uz steakhouse. Padzers vienu pintu un paskatīsies, kāds skats pavaras uz pilsētu no balkona. Pēteriks Riks ieradies pašikot Birmingemā. Nu, kā tu nosaukt šo mākslas darbu? Arī akvadukts. Mazā Itālija. Forši, ne? Kas tas ir? Tie 2 emburti vai akvadukts domāts? Var reku galdu tenis paspēlēt. Strūklaciņas. Viss notiek. Uz katru stūri. Sakopt un tīri pilsētu. Es nesaprotu, kāpēc cilvēki teica, ka man te jāuzmanas, ka man nesadur vietējie. Šī laikam būs vieta, kur mēs ēdīsim pusdieniņus. Kebabs. Nu, kaut ko tādu var dabūt pa 8 poundiem. Tas ir man, chicken kebabs un mammai sašļiks, cūgaļas sašļiks uz iesmu cepts. 14 eiro. Angļu tradicionālai taksīši. Vairāk reiz sanāca ar taksu braukt, viņi te, man liekas, ja nav tā Uber vai kā tur tā aplikācija, tad lētāk pa 10 viņi ārā nekustas. Tur ir būdiņi. Lielās sienas. Dzelzceļa stacija. Forši tādu metālu apstrādāt.
iekšpus lielajai stacijai. Tāda viņi izskatās baigais bebrs, ne, kā viņi sauc. Uz krituleniem cilvēku laiž. Tā te normāla lieta ir. Milicī kaut ko pratina. Wow. Interesanta ēka. Re, kāda skaista ēka. Nozaļojusi. Un mazo sūniņu aizaugusi. Kapitāli tepat blakus Mārtiņa baznīcai. Var burbulī paēst. Tāda redz tā ēka tur. Nezinu īsti, kas tur notiek, bet jābūt kaut kam labam. No metāla izveidots iespējams alumīnijs. Pārielai Primarks, cik es saprotu, iespējams es meloju, lielākais visā pasaulē, 4 vai 3 stāvos. Milzenīts, man tur nevajag šoreiz. Коммунизм. Later. Labs vakariņš un labs jums vakariņš. Es izdomājis ar savām spīdīgajām acīm, kā jādodas uz nakts reivi ir lielajā trakajā kaut kādā tusiņu vietā. Nelegālajā rajonā, ne, bet nelabvēlīgajā rajonā. Tesco banka. Nu,